Senie cilvēki, skatoties debesīs, bez šaubām vislielāko uzmanību pievērsa diviem no Zemes visskaidrāk redzamajiem spīdekļiem – Saulei un Mēnesim. Ko gan senais cilvēks varēja domāt par šo visu? Bez šaubām, ja tur kāds dzīvo, tātad viņam piemīt debišķīgas īpašības, jeb dievišķas īpašības. Un vis tālāk šī izpratnē gāja hinduismu kultūra, kura šīs dievišķās īpašības un kvalitātes ne tikai attiecināja uz pašiem spīdekļiem, bet arī aprakstīja, kā tie ietekmē visu, kas notiek mums uz Zemes, tai skaitā, kā tie ietekmē mūsu ķermeni un mūsu elpošanu. Mani sauc Edgars, un šī ir anti-aging elpošanas programmas 2. epizode. Izstāstīšu tev interesantu faktu. Mums pārmejus ir brīvāka elpa caur vienu nāsi un caur otru. Pēc kāda laika atgriež atkal caur pirmo nāsi, tad pēc kāda laika caur otro nāsi. Un šī te elpas nomaiņa notiek laiku pa laikam, kas ir no pusstundas līdz 4 stundu intervālam. Kāpēc gan tas tā notiek? Indieši šī ziņā, protams, neko nesarežģīja. Indieši vispār nekad neko nesarežģīja. Viņi uzreiz to sasēja ar mitoloģiju. Saka, ja tev elpa brīvāk plūst pa labo nāsi, tātad tev ir aktivizēta saules aktīvā enerģija un tavs ķermenis ir labākā tonusā, tu esi gatavs aktīvai darbībai. Savukārt, ja tev gaisa plūsma ir brīvāka vai lielāka caur kreiso nāsi, tādā gadījumā tev vairāk ir aktivizēta mierīgā, harmonizējošā, tāda bremzējošā enerģija, jeb mēness enerģija. Kā vispār var pārbaudīt, caur kuru nāsi mums plūst vairāk gaisa? Ļoti vienkārši. Vai nu paelpo ar vienu nāsi, pēc tam ar otru nāsi, un tad tu jau jutīsi, pa kuru tā kā vieglāk elpot. Vai arī vēl viena metode. Tu pieliec perpendikulāri plaukstu pie deguna, un stipri papūt caur abām nāsīm vienlaicīgi. Un tu uzreiz jutīsi, pa kuru, vai pa kreiso, vai pa labo nāsi, tev plūst spēcīgāka gaisa plūsma, uz kuras plaukstas puses tu vienkārši izjūti to spēcīgāk. Ko tad saka zinātne par šo visu? Zinātne arī īstenībā atklāja ļoti vienkāršu likumsakarību, kāpēc mums pārmejus elpojas ar vienu nāsi vai ar otru brīvāk. Atbilde ir tanī, ka mums pārmejus vienā nāsī vai otrā paplašinās asinsvadi, un tas arī ietekmē šo te gaisa plūsmu. Ilgstoši zinātniekiem nebija atbildes, kāpēc tas notiek. Pēdējos gados zinātnieki ir veikuši 10 pētījumus, un visi šie pētījumi nonāk aptuveni pie viena un tā paša rezultāta. Un tas viss saistās ar mūsu nervu sistēmu. Pamatā mūsu nervu sistēma ir uzbūvēta uz aktivizējošiem un bremzējošiem impulsiem. Praktiski viss mūsu nervu sistēmā darbojas tā, ka kaut kas tiek aktivizēts ķermenī, un pēc kāda brīža, tad, kad šī aktivitāte ir pietiekama, ieslēdzās bremzējošie signāli. Un tādā veidā šī nervu sistēma nolīdzsvaro gan impulsus pašā nervu sistēmā, gan citos orgānos. Piemēram, tad, kad mēs vakarā esam noguruši, dodamies pie miera, ejam gulēt, kas notiek? Nervu sistēma mums bremzē mūsu aktivizējošos centrus, nomoda centrus un iedarbina miega centrus. Līdz ar to mums sāk nākt miegs, mums zūd aktivitāte un mēs aizmiegam dabiskā veidā. Savukārt no rīta ir tieši pretējais. Mūsu nervu sistēma aktivizē mūsu aktīvos centrus, mūsu nomoda centrus un sāk bremzēt miega centrus. Tā rezultātā mēs jūtamies tā kā izgulējušies un mēs esam gatavi aktīvai dienai. Tieši tas pats notiek ar visām pārējām mūsu nervu sistēmas daļām. Un, ko zinātnieki ir atklājuši, ka tad, kad mēs elpojam aktīvāk caur labo nāsi, mums aktivizējās tie centri, kas atbild par ķermeņa tonusu, par mūsu aktivitāti, ka tas saucamais ieslēdzās fight or flight režīms. Savukārt, tad, kad mēs aktīvāk elpojam caur kreiso nāsi, mums ieslēdzās parasimpātiskā, jeb relaksējošā nervu sistēma, kas mums ļauj tā kā atslābināties.
Un kas rezultātā notiek? Ik pa šo pusstundu līdz 4 stundām, tad, kad mums pārmijus aktīvāk elpo viena nāsa vai otra, mums nervu sistēma aktivizē parasimpātisko jeb aktivizējošo nervu sistēmu vai parasimpātisko jeb relaksējošo. Tādā veidā mums ķermenis tā kā ir pastāvīgā treniņā visu diennakts laiku. Te viņam sistēma aktivizējās, te viņa tā kā relaksējās. Kas ir vissvarīgākais? Ir tieši šīs te pārējas, ka ķermenis visu laiku tā kā vingrinās šīs te pārējās no aktīvā, no tonus stāvokļa uz relaksējošo, nomierināšo stāvokli. Jo mums ir ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu ķermenis, tad, kad ir nepieciešams, spēj aktīvi darboties, un tad, kad ir nepieciešams, ķermenis vienkārši uzreiz var atslābināties. Mūsdienās tā lielākā problēma, ka mēs bieži esam tādā tonusā ilgstoši laika, ka mēs nevaram atslābināties. Un tam mums parādās visādas spriedzes plecos, nogurums, stress, izdegšanas. Un ķermenis mums dabiskā veidā, līdzsvarojot šīs abas sistēmas, palīdz vienkārši veiksmīgi darboties ikdienā. Taču tu varētu uzdot pilnīgi loģisku jautājumu. Ja jau ķermenis man pats dabiskā veidā to visu noregulē, kāpēc man būtu nepieciešama kaut kāda elpošanas vingrinājuma? Atbilde ļoti vienkārša. Pirmkārt, faktiski tur ir divas atbildes. Pirmā ir tāda, ka kopš 18. gadsimtā ir sākusies rūpnieciskā revolūcija, un tagad mēs dzīvojam faktiski tās atstātajās sekās, ka mēs esam ļoti tālu aizgājuši no dabiskā dzīvesveida. Mēs maz kustamies, mēs maz esam svaigā gaisā, mums nav tādas slodzes, lai mēs visu laiku varētu aktīvi darbināt elpošanu. Tā rezultātā mūsu ķermenim ir nepieciešami papildus treniņi. Un runājot par papildus treniņiem, kas ir šis otrais apsvērums, tieši tāpat kā jebkuras ķermeņa sistēmas, tāpat kā mēs muskuli trenējam, lai viņš mums būtu spēcīgs, ātrs, tieši tāpat arī ar elpošanu. Ja mēs viņu pastāvīgi trenējam, mēs varam uztrenēt gan savu nervu sistēmu, gan līdz ar to arī pārējās sistēmas. Ļoti interesants fakts, runājot par uztrenēšanu. Asinsvadu elastīgums mums ir aptuveni līdz 45 gadu vecumam. Pēc tam asinsvadu elastīgums sāk zaudēt savu elastību. Asinsvadu sāk zaudēt savu elastību. Kas nozīmē to, ka faktiski, ja mēs skatāmies no asinsvadu viedokļa, mums dzīvē ir piešķirti aptuveni 45, maksimums 50 gadi, līdz kuram mums, varētu teikt, normālos apstākļos nedraud sirds asinsvadu slimības. Starp citu, sirds un asinsvadu slimības ir slepkava numur 1 pasaulē. Lūk, ja mēs ar elpošanas vingrinājumiem un ar elpošanas vingrinājumiem ir noteikts tehnikas, ar kurām mēs varam tiešā veidā iedarboties uz asinsvadiem, mēs viņus varam visu laiku trenēt, tā kā izplest, sarauties, un mēs turpinām trenēt mūsu asinsvadu elastību. Tā rezultātā mēs varam daudz pagarināt tos gadus, kuros mums asinsvadi ir labā tonusā, ka mums nedraud kaut kādas hipertonijas, respektīvi paaugstināti asinsspiedienu un, pasarg Dievs, visādi insulti un tam līdzīgas slimības. Tātad, kāpēc mums vajag elpošanas vingrinājumus? Tāpēc, ka pirmkārt mums ķermenis vairs nedzīvo tik dabiskos apstākļos, un otrs, mēs tieši ar elpošanas vingrinājumu palīdzību tiešām varam sakārtot visas savas ķermeņa sistēmas un dzīvot ilgāk un galvenais kvalitatīvāk. Lūk, atgriežamies gan pie elpošanas vingrinājuma, kas ir pārmijus elpošana. Jogas tradīcijā viņu sauc par nadi šodhanu, burtiski mūsu nervu kanālu tīrīšanas. Viņu izpilda ļoti vienkārši, pārmijus, elpojot caur vienu nāsi, caur otru un tad atkal caur pirmo. Šo elpošanas tehniku tu vari izpildīt jebkādā veidā, vai tu stāvus viņu izpildi, vai sēžot uz krēsla, vai sēžot uz paklājiņa, tā kā es šobrīd, vai pat guļus stāvoklī. Visi šie stāvokļi dos praktiski vienādu rezultātu. Un tad, kad tu izpildi šo te pārmijus elpošanu, noteikti izmanto dziļu elpošanu. Ja tu īsti nezini, kāda ir dziļa elpošana, tu vari uzlikt uz pauzes šo video un noskatīties mūsu pirmo ierakstu,
kas saucās bāzes elpošana. Tur es detalizēti aprakstu, kā šo elpošanu praktizēt. Un tad, kad tu esi atpakaļ šī video, tātad tu vari droši jau zinot, kā veids bāzes elpošanu, ieņemt sev ērtu pozu, vai tas būtu stāvus, sežot uz krēsla vai uz paklājiņa, vai pat guļus, un izpildīt šo elpošanu. Princips ir tāds, ka tu sāc ar kreiso nāsi, aizspiežot labo nāsi. Tu ieelpo pa kreiso nāsi, tad aizspied kreiso nāsi, atver labo un izelpo pa labo nāsi. Tad tu atkal ieelpo pa labo nāsi, aizspied labo nāsi un izelpo pa kreiso nāsi. Tas ir viens cikls, un šādus ciklus tu vari izpildīt vēl un vēl un vēl, līdz tu jūties komfortabli un tevi sajūt, ka tu gribi pildīt šos te elpošanas vingrinājumus. Šis, ko es nodemonstrēju, tas ir tikai pati bāze, bāzes veids, kā to izpilda, bet tā ir ļoti daudz variācijas. Mēs viņas visas apgūstam mūsu nodarbībās. Un, kas ir interesanti, ka arī katrā variācijā mēs ejam arvien dziļāk un dziļāk un dziļāk. Tātad mums ir vairākas dimensijas, gan platumā, gan dziļumā, kā mēs varam iet šajos te vingrinājumos. Jo šie vingrinājumi, viņi ir ne tikai tādi ļoti vienkārši un patīkami, bet viņi arī ir ļoti dažādi, lai gan pati bāze tiek izpildīta vienādā veidā. Un nevelti jogā tieši šī nadi šodhana, jeb pārmijas elpošana, tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajām un būtiskākajām elpošanas praksēm. Un tie dziļumi, kādos tur var aiziet, tas ir līdz pat samadhi meditācijai, kas ir ārkārtīgi tāds dziļš apziņas stāvoklis. Bet visu pa soļiem, nesteidzamies, nekur nav jāpagūst. Visas prakses sākam no bāzes līmeņa un tad ejam arvien dziļāk. Ja tev ir bijusi jau pieredze ar šo elpošanu, vai pozitīva, vai varbūt arī negatīva, droši ieraksti komentāros pie šī video. Padalies, kāda tev ir pieredze, varbūt tev ir kādi labi ieteikumi, varbūt tev ir jautājumi. Mēs tos varēsim atbildēt tev, un mēs varam kopā praktizēt mūsu nodarbībās jebkuru no šīm elpošanām un jebkurā dziļumā, cik tu uzdosi mums šo jautājumu. Nu ko, šodien laikam tas ir arī viss. Tiekamies nākošajās elpošanas sesijās. Čau!